Es grāmatas gribētu salīdzināt ar mākoņiem. Un mēs visi skatāmies uz mākoņiem reizēm no tādām vietām, kur mēs viņus varam redzēt mazāk, un reizēm no tādām vietām, kur pa visu horizontu, visu cauri mēs varam skatīties uz mākoņiem. Bet man ir paveicies, ka es esmu varējis uz mākoņiem paskatīties ne tikai no apakšas, bet arī no sāniem un arī no augšas. Un ielidot iekšā mākonī. Un sajust to, kā grāmata smaržo no iekšpuses. Kā viņa kustās, kā viņa nāk tev virsū, kā viņa iesūc tev pilnīgi sevi iekšā. Bet to var tikai tad, ja pilots tevi aizved līdz tam mākonim. Un jā, es esmu, uz jautājumu, kas es varu teikt, jā, es esmu plastic surgeon's wife, par ko jūs varbūt teiksiet, tās ir tās princeses, kas ir izlutinātas un kurām visām, viss atnāk no debesīm pats no sevis, bet kas visvairāk šī tandēmā strādājot, tas ir tā spēja nekļūt par pieaugušo un vispār nav nekādas vēlēšanās kādreiz pieaugt un saglabāt sevī to bērnu skatījumu uz grāmatu, un es varu kā bērns skatīties uz to grāmatu. Man nav jāpēt, ko tie bērni, kāpēc, kad viņi tur dara, bet es jau esmu tur iekšā, un es esmu tas bērns. Un tā ir tā grāmata, par ko man liekas, viņas ir ļoti daudzos eksemplāros iznākušas, un man ir tas prieks, ka es esmu pieskārusies katrai no tiem daudziem tūkstošiem, kas šo gadu laikā ir iznākušas, un kas man liekas, kas jūs varētu interesēt manī, tas ir šāds jautājums. Bet es teikšu, ka tas nav pēkšņi, ka tam, kāpēc šo grāmatu pērk, ir, man liekas, cēloņi kaut kur, un ir kaut kādi iemesli, un tiem iemesliem ir cēloņi. Un tie cēloņi ir ļoti daudz, viņi ir ļoti dažādi, ļoti sarežģīti, un man viņi visi liekas ļoti, ļoti svarīgi. Un tie visi daudzie cēloņi, un tie visi iemesli, jebkuru no viņiem, man liekas, ļoti svarīgi piepildīt līdz malām ar visu, to, kas jums ir, un viņus visus salikt kopā. Jā, varbūt kāds no viņiem pārsprāgs, bet jau baloni būs tik daudz, un tas spēks būs tik daudz, un tik daudz būs salikts no visām pusēm, tikai tad tā būda rūks, un viņi pacelsies gaisā, un viņi aizlidos, un viņi ies uz priekšu. Par šo es jums, diemžēl, neko nevarēšu pastāstīt, tāpēc, ka es vienmēr paņemu visu, kas man ir, un kas ir visiem maniem draugiem un visiem maniem paziņām, visiem, es paņemu visu to, ielieku iekšā tajā grāmatā, un kaut kā sanāk, ka kaut kas pēc tam atnāk arī apakaļ. Un es arī jums nevarēšu izstāstīt par to, kā būt laimīgiem, tāpēc, ka mans pretenzija līmenis, veidojot to grāmatu, ir vienmēr tik augsts, ka es viņu nekad nesasniedzu. Un es jums teikšu atklāt, tanī dienā, kad grāmata ir gatava, es esmu drausmīgi nelaimīga. Tāpēc, ka tas, ko es esmu gribējis, tas nav sasniegts. Un jā, šie ir tie mani panākumi, kas visiem patīk, bet es jums nestāstīšu par tiem panākumiem. Es jums stāstīšu par to, kas bija pirms tam un ko varbūt varētu nosaukt par neveiksmēm. Un varbūt, ka tās neveiksmes ir cēlonis tiem panākumiem. Un, mēs sākam ar to, ka mēs definējam mērķi. Ko es gribu? Es gribu vienkārši realizēt to, kas es esmu. Un darīt to, kas ir man iekšā, un to parādīt visiem. Un ja jums mamma saka, ka tā nevajag, tā kā jūs dariet, jeb pasniedzēji, jeb kursa biedri, jeb lektori kaut kādās jocīgās lekcijās saka, ka tā nevajag, vienalga sekojiet sev un dariet tikai tā, kā jūs to jūtiet un kā tikai jūs to variet izdarīt. Sākam ar resursu novērtēšanu. Zīmuls mums ir, nauda papīram iznāk un 2 rokas mums ir un mēs varam to strādāt. Bet reizēm tās 2 rokas, tās nav tikai 2 rokas, tās ir 8 rokas. Tāpēc, ka mums ir tik milzīga aizrautība ar to visu strādāt, mesties tanī iekšā, ka mēs to mierīgi varam 19 stundas dienā, dienu no dienas darīt un mums ir tik daudz, un mēs to visu varam ar savām 8 rokām vienkārši iet uz priekšu. Un tātad tas pirmais kalendārs, kas sauc laiks viss ap tevi, viņš sāks augstā ziemā. Un katru dienu ir viena maza lapiņa noplēšana, ko mēs savam mīļotajam cilvēkam varam ielikt čībā vai kafijas krūzītei blakus, lai viņš var izlasīt pavisam kaut kādus mīļus vārdus. Uz
pavasari tas zilums kļūst mazliet siltāks, viņš pārvēršās par tirkīs, pēc tam par zāli, un dzeltenas puķītes jau lēnām uzplaukst, un pēc tam tās varbūt ir tā kā rudens lapas. Un uz decembra tas paliek tāds pavisam violetīgs garīgums, un gads ir apgājis uz riņķi, un atkal mēs atgriežamies pie zilā. Un Imants Ziedonis man pateica, ka tie man teksti ir tik ģeniāli, ka viņas pat nevar iztulkot angliski, un ka tā angļu tulkojums nekam nedara tik labiem tekstiem. Bet tad kalendāram pienāk tāds laiks, kā realizācijas laika beigas, un vienā mirklī tam kalendāram vairs nav pārdošanas un lietošanas vērtības. Viņš bija 3000 eksemplāros izdots, un pēkšņi vairs viņas nepērk, un mājās atgriežās daudzas tādas kastes ar kalendāriem laiks vīs ap tevi. Un tieši tā bija sanācis, ka mājās ir remonts tajā brīdī, un pilnīgi nekādā gadījumā nav kur likt tās kastes, un lai cik fiziski smagi tas būtu, es lielajā konteinerā metu šīs kastes ar laiks vīs ap tevi. Tā bija vienkārši mācība, ka ir jāizzina tā lietotāju prasības un jāielien viņam galvā, kas viņam ir vajadzīgs. Protams, ka tas bija sāpīgi izmest tās daudzās kastes. Un es veicu tādu pētījumu un sapratu, ka mani draugi nav plēsuši nost tās lapiņas. Un nav saviem mīļajiem likuši ne čībā, ne pie kafijas tāsas, ne zem spilvena. Un man likās, bet tas mans message tik ļoti svarīgs, es tik ļoti gribēju, lai viņi ar to dalās. Un es sapratu, labi, tad es taisīšu kārtas, jo kārtas mēs vienkārši dodam viens otram pretī, jo kāpēc viņi nebija plēsuši tās lapiņas nost, viņiem likās, ka viņi negrib sabojāt to mākslu. Bet es teicu, ko sabojāt? Taču tā galvenais ir tā komunikācija. Un tāpēc radās šis vizuālās komunikācijas komplekts, kuram klāt nāca kārtas, un es nodefinēju to mērķi, ka tas ir vienkārši ekskluzīvs izdevums. Tie vairs nebūs nekādi 3000, tie būs 500 ļoti ekskluzīvi eksemplāri, un vienkārši kaut kas tik ļoti mīļš, tādas izziņas, kas būs rakstītas dienā un naktī, viņas ir uz caurspīdīgām pauspapīra lapiņām, un vienā pusē tā bļoda ir pozitīvā, bet naktī tā pati bļoda ir negatīvā, jo naktī jau viss notiek tieši tas pats, kas dienā, tikai pilnīgi otrādi. Un tie bija pavisam dažādi apaļi objekti, jo mēs visi esam tā kā divas nulles, un vienkārši esam parastas nulles, kamēr mēs satiekam to savu otru nulli, un tad mēs kļūstam par bezgalību, un tad viss ir iespējams. Kā plānot to kvalitāti? Es negribēju uztaisīt labu grāmatu. Es gribēju uztaisīt vislabāko, visskaistāko grāmatu, kāda vien viņa var būt. Un jūs zināt, mūsu brīnišķīgais zelta ābeles konkurss. Mēs iesniedzam tur savas grāmatas, un tad žūrija novērtē, kuras no grāmatām ir tiesīgas būt nominēts, lai varētu cīnīties par labākās nosaukumu, bet mana grāmata netika nominēta, un, protams, ka atkal tas bija sāpīgi, bet par laimi, kā tas pie mums notiek, tad mums pienes ziņas. Un ir tādi cilvēki, kas jums pastāsta, ko jums, kāds par jums ir teicis, un kāpēc, kas ir kā, un izrādās žūrijas viena locekla, bet teikusi, bet priekš kam tāda grāmata vispār ir vajadzīga? Un tāpēc mēs viņu nenominējam, jo, priekš kam gan tāda grāmata? Un es sapratu, viņa nav skaista, tāpēc, ka viņa nav vajadzīga. Un tas man kaut kā ieķērās tik dziļi iekšā, ka, kā tā var būt? Bet, tas man aizķērās tā, ka pēc tam tās manas grāmatas ir kādam vajadzīgas. Un, jā, tie dubļi, kas jums tiek uzmesti, tas ir ļoti vērtīgs materiāls briljanta spodrināšanai. Un to briljantu mēs varam nospodrināt, un ja kaut kas, ja tā pozitīvā motivācija jums liek palikties, tad negatīvā motivācija tādā līknē jums vienkārši liek pieaudzēt sev spārnus un izdomāt, ko jūs darīsiet tālāk. Mācīsimies, protams, ka mācīsimies. Un jo tai nabaga vistē tā lapas ir tā sāpīgāk ieķēru uz kājā, jo vairāk viņi saprot, kā viņai vajadzētu darīt. Mēs mācīsimies no profesoriem, no kursabiedriem, no visiem mūsiem savējiem, bet kur es esmu saņēmusi visvērtīgāko mācību stundu, tas bija Rīgas speciālajā pamatskolā, kur mācās bērni ar attīstības traucējumiem. Un es biju aizgājis pie viņiem ciemos, un viņi man pasākuma beigās nesa dāvanas. Un
daudz savus zīmējumus, dzejoļus, grāmatas, matemātikas uzdevumus, vēl pavisam ļoti interesants visādas savas tekstus. Un tad no tā es sapratu, ka cik mēs visi esam dažādi un cik mums ir dažādi tie intelekti un cik dažādi mēs uztveram pasauli, katrs pilnīgi savādāk. Bet par laimi mums nav tikai viena lode, tad, kad mēs veidojam to grāmatu. Un mēs to varam izveidot tā kā animācijas filmu, tā kā Leļļa teātri, par ko iepriekš bija runa. Un mēs varam ņemt palīgā gan tos pasteļus, gan zīmuļus, gan visus tos iespējamos materiālus, kas mums ir pieejami. Un mēs varam visas tās krāsas ņemt prātā. Un, ja mums ir tās 5 maņas, jūs atceraties kādu situāciju, kurā visas 5 maņas ir bijušas jums pārņemtas no visām pusēm, kur jūs esat skatījušies, kur jūs esat klausījušies, kur jūs esat dzirdējuši, kur jūs esat redzējuši, kur jūs esat sauoduši, kaut ko sagaršojuši un taustījuši. Atceraties kādu tādu situāciju? Ir kādam kādi varianti? Jā, tieši tā. Tieši to es arī domāju, jo mēdz būt tāds moments, kad liekas, kad it kā teorētiski mēs esam 2 ķermeņi, bet īstenībā mēs jūtamies tā kā viens. Un, ja mēs to varam panākt, mēs to varam arī to pašu ņemt palīgā grāmatā, vai arī tajā, kā mēs to bērnu tur iesaistam iekšā, un mūzikas instrumenti, varbūt krāsas, un mēs visi kopā to varam izdarīt. Un mēs varam justies, ka mēs ar grāmatu esam tā kā tas viens ķermenis, kurā mēs ienirstam iekšā un mēs jūtam, kā mēs varam visi kopā darboties. Un ir fantastiski, ja mums ir tāda komanda, ar ko kopā mēs to varam darīt. Vai tas ir visaugstākā ziemas diena, kad tā mana komanda palīdz man izveidot no 24 beigās 6 suņus. Vai arī tā varbūt pavisam kādu citu dienu, varbūt tā ir tipogrāfija. Un tie mūsu palīgi, mūsu draugi, viņi var darīt pavisam neiedomājamākās lietas. Viņi var vienkārši nosapaņot, tā kā Rūta teica, kaut ko, un mums pateikt kaut ko priekšā, un līdz ar to tas mūsu darbs aiziet uz priekšu. Bet varbūt viņi ir vienkārši tipogrāfijas strādnieki, kuri pielīmē to mazo kabatiņu grāmatai aiz muguras. Bet ja viņi ir jūsu komandā, un ja viņi to dara kopā ar jums, tā ir tiešām tāda sajūta, kad kopā mēs varam izrakt to pasauli jūras malā un ar savu gumijas laiviņu maziņu un visiem 42 rūtīšiem kopā mēs varam visu to pasauli apceļot un pēc tam tikpat mierīgi mēs atkal to lielo jūru varam aizrakt ciet un tas viss ir darīts. Un tā komanda, mārketings ir svarīgs. Jā, bet tā jūsu komanda ir tas jūsu vislielākais mārketings, jo ja jums ir Facebookā 900 draugu un jūs palūksiet viņiem ierakstīt laiku jūsu projektam, jā, tas varbūt būs maziņš ķeksītis. Bet, ja tie 80 jūsu draugi ir kopā ar jums rakuši gan augstajā ziemas dienā, gan karstajā vasarā, tad viņiem būs acīs tas pats prieks, kas ir jums. Un jā, neviens to jūsu darbu nemīlēs tik ļoti kā jūs, bet pat ja tas būs 10% no tā, kā jūs viņu mīlēt. Un man liekas, tas būs fantastiski. Daudz viņi to lāpu varēs nest uz priekšu, tāpatās tā kā jūs. Un visiem tiem saviem 200 draugiem viņi atkal izstāstīs, ka tas ir fantastisks projekts, kurā viņi ir piedalījušies. Un kā viņi to ir rakuši. Un man vienmēr man vienmēr gribas ierakt iekšā tur kaut ko tādu neredzamu. Un tas nekas, ka Kanādas redaktors šai grāmatai man teica, ka te ir kaut kas sajaukts. Te vajadzētu, jūs vienkārši sajaukusi to apakšējo zīmēm, tur vajadzētu kaut ko nomainīt, bet man patīk iztēloties to situāciju, ka bērns šī mirklī prasa mammai, bet kur tad ir tas jēriņš? Un tad mamma var ieiet pie plaukta un paņemt kādu citu grāmatu un tad izlasīt viņam priekšā par to jēriņu. Un tad ir tāds vesels stāsts. Man liekas, ka tas ir tik brīnišķīgi, ja tajā grāmatā ir kaut kas vēl vairāk nekā tas, kas ir uzzīmēts, kaut kas tur ir ielikts tik dziļš iekšā.
ka ir interesanti to meklēt. Un kāpēc es jums stāstīju par tām savām kļūdām? Varbūt tas ir pilnīgi lieki, ja jūs tāpat no manām kļūdām nemācīsieties. Bet es to darīju tāpēc, ka mūsu ezera mājā es ar savu sirdsapziņu varēšu mierīgi gulēt dīvānā, tad mirklī, kad jūs pielaidīsiet tās savas kļūdas, un es tā mierīgi varēšu pie vīnglāzes teikt, bet es taču jums teicu. Paldies!